liecina, ka uzņemot ieteicamo omega-3 taukskābju daudzumu, plānojot grūtniecību, tās laikā un barojot ar krūti, bērni attīstās daudz ātrāk nekā tām mātēm, kuras šīs taukskābes organismā pietrūkst. Omega-3 taukskābes ir nepieciešams organismam, jo tās atrodas katras mūsu šūnas membrānā. Viņas arī tātad darbojās pozitīvi ne tikai kā vilmaiņas regulātori, bet arī tātad uz sirsniņu, uz vispārējo stāvokli. Pierādīts, ka bērniņi, kurus mammas lietojušas omegas taukskābes, viņām arī tātad ir labāka smadzeņu darbības attīstība, ja bērniņi paši par sevi ir veselīgāki, imūnā sistēma ir spēcīgāka. Runājot par zivju, tā ir svarīgākais omega-3 taukskābju avots, un šīs taukskābes savukārt ir būtiskas normālas šūnu membrānas uzbūvē. Un ja mēs domājam, ka iedomājamies tēlaini šūniņu, piemēram, smadzeņu šūnu, un iedomājamies smadzeņu šūnas funkcijas, tad šīs smadzeņu šūnas mums nodrošina reakcijas spējas, atmiņu un visu pārējo. Līdz ar to, ja šīs šūnas būs uzbūvētas no pareiza materiāla, viņas funkcionēs labi un nebūs problēma. Savukārt, ja mēs būvēsim šūnas no materiāliem, no taukskābēm, kas ir pārceptos taukos un cepumos, tādā gadījumā tad cerēt uz to, ka smadzeņu šūnas funkcionē labi, ir diezgan vieglprātīgi. Tāpēc es iesaku izmantot labus materiālus, un tad ne tikai smadzeņi, bet visas organisma šūniņas pildīs savas funkcijas labi un pareizi, un viss būs kārtībā. Omega-3 ir vairāk vajadzīgs galvas smadzeņu šūnu funkcionēšanai, sirds asinsvadu normālai funkcionēšanai. Tad omega-6 vairāk ir svarīgāks tieši hormonu izstrādē un lai būtu vesela āda, piemēram, cilvēkiem, kam ir psoriāze, pinnas, lietojot omega-6, šī stāvoklis visbiežāk labosies. Sirds zivju eļļa, sirds spēkam un asinsvadu veselībai. Tas ir bagāts omega-3 taukskābju avots, kas īpaši nepieciešams sirdslimniekiem. Sirds zivju eļļa satur lielu zivju eļļu devu ar augstu omega-3 taukskābju koncentrāciju.